jūs visus tiešām izmanto speciālistu iespēju konsultēties ar speciālistiem un saņemt uz sevi interesējušiem jautājumiem atbildes. Nododot tālāk vadību attiecīgi pasākumu organizatoriem Aigai. Labdien visiem no manas puses. Mans vārds Aiga. Pārstāv uzņēmumu strādājumu vecais treneru vai vidas konsultāciju uzņēmumu, kas sagatavo ietekmes vidū. Tad paldies visiem, kas atrada iespēju šodien šajā Rīgas stundā atnākt uz klātienes sanāksmi, un reiz vēlos jums atgādināt, ka sabiedriskā apspriešana nenoslēdz ar šo sanāksmi, tā norisināsies līdz šī gada 11. decembrim, un jums visiem ir aizvien laiks iepazīties ar materiāliem, izteikt savus viedokļus un sūtīt savus jautājumus arī rakstiski. Šodien darba kārtību jūs redzat šeit priekšā, tā kā būs Zemes attīstības ministrijas pārstāvji, kas iepazīstinās ar pēdējām aktualitātēm, gan īpaši runāsim par nekustamā īpašuma atsevināšanas procesu, kā arī pēc tam par īrēju procesu rezultātiem un jau šo tieši konkrētu rekomendējumu variantu Mārupas novadā. Uzreiz vēlos atgādināt, ka tā kā šī sanāksme ir oficiālā sabiedriskās apspriešanas sanāksme, tad ir nepieciešams un liels lūgums visiem reģistrēties. Es palaidīšu no šejienes, sākot un pa laikam pieskatīšu šo lapu, lai visi būtu reģistrējušies. Otrs atgādinājums, ka mēs runāsim latviski, bet ja kādam ir nepieciešamība uzdot jautājumu krieviski, tad droši to var darīt. Mēs pakalposim un parūpēsimies, lai jūs saprotat atbildi. Līdz ar to es domāju, ka mēs varam sākt jau saturisko daļu, un kā pirmajam lūkšu tik pastāstīt, kas par Vengrim no satiksmes ministrijas par pēdējām aktualitātēm referēta projektu. Paldies! Labrīt! Prieks, ka dzelzceļš joprojām interesē Mārtē. Daudz pazīstamu un draudzīgu seju, ar ko jau ir strādāts kopā vairāk kā gadu. No ministrijas vārdā būs pavisam īsi. Būs 2 slaidi, tikai tas ir projekta aktualitātes un ieviešamas struktūra un laika grafiks, kas ir nozīmīgākie datumi, kas mums būtu jāatcerās. Šajā projekta struktūrā mēs redzam šis stūrītis, ar ko mēs šeit nodarbojamies, kas ir nacionālā izpēte, detalizētie tehniskie risinājumi un pārējā struktūra attiecās uz dzelzceļu kopumā, kas ir Eiropas komisijas iesaiste, kas ir finansējuma devējs. Šobrīd līdz mēneša beigām jau tiek gatavots līgums, lai parakstītu par pirmo finansējumu piešķiršanu 3 Baltijas valstīm. Tad šajā struktūrā mēs redzam, ka katram no 3 Baltijas valstīm ir savs projektu ieviesējs. Latvijas pusē tas ir valsts uzņēmums Eiropas dzelzceļu līnijas, un kopējais koordinējošais uzņēmums ir Baltijas valstu kopuzņēmums RBL. Un atgriežoties pie mūsu nacionālās izpētes, tad šobrīd jau vairāk kā gadu pie tā strādājam, un viens no galvenajiem rezultātiem ir šis ietekmes vidu novērtējuma ziņojums, uz ko šodien tieši arī koncentrēsimies. Paralēli ir notikušas arī dažas citas izpētes, piemēram, Lielbritānijas kompānijas ICOM veiktā Rīgas centrālā sabiedriskā transporta mezgla izpēte, kuras ietvaros tiek vērtētas iespējas, kā staciju padarīt vērtāku, kā to apvienot ar citiem sabiedriskā transporta veidiem, kā padarīt gājējiem un līdzimniekiem labāku šo mezglu. Un otra izpēte ir par loģistikas nozari kopumā un konkrēti par rīcības plānu izstrādi, kā attīstīt loģistikas centru Salaspilī, kur būtu gan jaunais, gan vecais dzelzceļš savienots ar visiem pārējiem Latvijas transporta veidiem, kas ir loģistikas ķēdē iesaistīti. Un tāpat mums notika arī izpēte, ko veic advokātu birojas Borēnijos par nekustamu īpašumu atsevināšanas un kompensācijas mehānismiem, tā teikt, tika novērtēta normatīvā bāze. Par to tad arī pārstāvis izstāstīs precīzāk nākamajā uzstāšanās. Kā nākamais stāstītājs. Un galvenie datumi, kas mums ir jāatcerās, ir
projekta ieviešanas grafikā, tas ir tehniskā projektēšana notiks līdz 19. gadam. Līdz 19. gadam notiks arī zemi atsvināšana. Viss tiek darīts tā, lai līdz 25. gadam tiktu uzbūvēts dzelzceļš. Iepriekš pieminētais finansējums, kas ir piešķirts pirmajā kārtā, tas attiecās uz visu pilno Rīgas loku tehniskais projekts un būvniecība līdz 22. gadam, kas savieno centrālo staciju ar lidostu, ieskaitot centrālās stacijas pārbūvi un nepieciešamo pieturu arī lidostā. Par citiem detalizētiem jautājumiem tad varēs jau diskusiju jautājumu daļā. Tagad dod vārdu nākamajai. Pirms nākamais runātājs sāk runāt, tātad Edgars Pastars, no Zvejnieku advokātu biroja Borelius. Es vēlos jūs pabrīdināt, ka jautājumu par nekustamā īpašuma procesu atsevināšanu, nekustamā īpaša atsevināšanas procesu, es lūkšu jūs uzdot tūlīt pēc šīs prezentācijas, lai mēs šos jautājumus varētu izrunāt un tad tālāk jau turpināt ar ietekmes vidu novērtējumu rezultātiem. Lūdzu. Labrīt. Kad arī 3-4 mēneši mēs veicām izpēti, kā Latvijas likuma parāda zeļu atsevināšanu, netieši skarto īpašumu tiesību ierobežošanu, zeļu rezervēšanas kārtību, lai saprastu, ka šis sistēma strādā pilnvērtīgi, vai kādā veidā netiktu pārāk aizskats personāla tiesības, kādu uzlabojumu tur būtu nepieciešama. Un sniedzam arī diezgan daudz savus priekšlikumus un secinājumus, par kuriem es tālāk stāstīšu. Advokātu birojas Borelius mēs strādājam vairākās valstīs, un arī studiju kolēģi ir ieslēgti šī pētījumā, lai saprastu, kā tikai Latvijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā. Un viena no kritērijiem izmantot ne tikai uz to, kā tas ir likumos formāli rakstīts, jo, kā mēs zinām, rakstīts bieži ir viens, dzīvē notiekums ir citādāk. Un galvenais bija saprast, ko nosaka tiesas. Satversmes tiesa, Latvijas augstākā tiesa, Igaunijas tiesas, Lietuvas tiesas, Vācijas tiesas, Eiropas cilvēktiesības tiesas, Eiropas Savienības tiesas. Lai bija saprast, kas ir tas standarts, zem kura zemākiem nevar, vai kur varētu pakāpties augstāk, atbilstoši tiesu praksi citās valstīs. Un, protams, arī pašā Latvijā analizēt mūsu pašu kļūdas, citos gadījumos, citos gados, kuras ir pēdījušās varbūt valstīm pārāk pozitīvi tiesas procesus, lai nepieļautu tās kļūdas arī šo projektu laika, lai gan tas sagatavotos un sistēmas saprast tādā kārtībā, kas nodrošinātu precīzi un likumīgi rezultātu. Ko mēs darījām? Pētījums ir apjomīgs, apmēram 200 lapas puses, līdzīgs arī publiskots. Kā es teicu, skatījāmies dažādu valstu un starptautiskā līmeņa tiesu praksi, pētījām kā ir likumi Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā. Ir īpaši fokusētas uz Vāciju, jo šīs valsts tiesību sistēmas vairāk izstrādāt, un Latvijā tās ir paņemtas ļoti daudz. Es tad tevi dažus likumus pārkopējus. Skatījāmies arī ne tikai uz Rail Baltica projektu un tiem konkrētiem īpašumiem, bet plašāk arī visus citiem projektiem noderīgas lietas, kas būtu arī nākotnē izmantojums un ne tikai fokusēt uz Rail Baltica projektu. Noteikti piedāvāja ļoti daudz arī normatīvas grozījumus un ieteikumus praktiskiem risinājumiem. Ziņojums ir sadalāms tajās daļās, tas ir īpašuma atsevināšana, tas ir viens, kas varbūt šeit pat aktuālākā. Nemazāk aktuāli ir netieši skartie īpašumi, tas tad, kad jūsu īpašumu dzelzceļš pāri neiet jūs blakus, tuvāk vai tālāk. Un trešā daļa ir tad, lielāka būtiskā daļa ir, ka jau kādu laiku iepriekš tiek uzlikts īpašumu tā kā rezervācija, ka nākotnē šeit būs ceļš, tilts vai dzelzceļš. Un kādu laiku īpašniekam ir jāievēro zināmi noteikumi, kaut ko nedrīkst būvēt, un tad tiek gaidīts, ka tas ceļš vai dzelzceļš būs. Un šajā daļā mēs esam ieteikuši diezgan daudz priekšlikumus, lai uzlabotu īpašnieku stāvokli. Ja mēs runājam par sistēmas novērtējumu tādā varbūt skolas atzīmes sistēmā labi vai apmierinoši, tad īpašuma atsevināšanas sistēma Latvijā jāvērtē labi. Jāsaka, ka tas nenotika bez varbūt smagām ciešanām, bijuši vairākas lietas, kad Latvija ir zaudējusi tiesās, un beidzot mēs Latvijā ir pieņemts likums, jauns likums par atsevināšanu novēršanās nav ļoti jauns 5 gadi, bet šī kārtība, kas viņai nostiprināta, ir diezgan atbilstoša citu valstu standartiem un praksēm. Perspektīvās izmantošanas teritorija noteikšana, kā es minēju, kad saka, ka šeit nākotnē kaut kas būs, jums tiek ierobežotas tiesības kaut ko kādu laiku šeit darīt. Šī sistēma ir vairāk uzlabojuma nekā atsevināšanas sistēma, un tur mēs esam piedāvājuši konkrētus priekšlikumus, par kurus stāstīšu vēlāk, lai garantētu plašāku īpašnieku aizsardzības standartu. Un netieši skartiem īpašniekiem sistēma kopumā atbilst citā Eiropas valstu arī noteiktajiem
Un par tādām detaļām arī stāstīt. Šim daži priekšlikumi, ko mēs gribam piedāvāt, ka ir būtiski ierobežotas tiesības, piemēram, cilvēki sāk atrasties dzelzceļa un citu krustojumā. Valsts līdzdevīgi to zemi nopirkt, nekā būvēt aizsargs sienas un ciek valstīgi papildu izdevumu cilvēks ar apmierināts. Lai varētu rast risinājumu šādā situācijā, ko šobrīd likums īstenībā. Tad kopumā sistēma vērtējuma kā atbilstoši standartām un arī tas ir tiesas prakses izvirzītajiem kritērijiem, jo pētījām ar vairākus, 10 līdz 100 lietu, kā te bijuši citās valstīs, lai saprastu, kas ir tās kļūdas, kuras mums netiek. Īsumā runājot par atsevināšanas kārtību, tad Latvija īpašumu atsevina vienojoties, tad pamatprincips ir vienoties, maksimāli ātri iesaistīt cilvēku, runāt par konkrētu īpašumu, par konkrētiem risinājumiem, par to, vai šim īpašumam ir kādi apgrūtinājumi, ir kaut kas papildinot ienākumus, kā teikt, par goju, kas dod vairāk vietu, vienā maksās vairāk nekā par to, ko dod mazāk. Tāpat arī īpašums. Katrā gadījumā vērtējums ir individuāls, nevis kopā, kā mēs šeit šodien esam, bet ar katru cilvēku runājot atsevišķi. Un vienošanās vienmēr ir labākais risinājums, jo tas arī līgumā vienmēr, kā jūs saprotat, ka divas puses sieši pie galva, līgumā vienmēr atrisināt daudz strīdīgāku situāciju un atrast viņām risinājumus nekā tad, ja vienošanās nav. Jo, ja vienošanās nav, tad jautājums nonāk Saeimā. Valdība iesniedz likumprojektu Saeimā par konkrētas personas īpašumu atsevināšanu piespiedu kārtā. Tas ir ļoti īpatnēja sistēma Eiropā, kur pārsvarā Eiropā šāda sistēma nav. Neteikt tā, mums ir patiesībā ļoti labi. Viņa nodrošina ārkārtīgi augstu aizsardzības standarti, jo, iedomājieties, ja jūs pirms nedēļas atsevināt tieši tikai viena jūsu gadījuma izskata Saeima atsevišķi balsojot un vērtējot 3 lasījumos. Nevis vispār par visiem valsts īpašumu, bet tieši jūsu īpašumu gadījumā. Jūs varat teikt saukt uz Saeimu, tiek runāts, diskutēts arī to uzklausīt personu, un tad arī tiek pieņemts vēl likums par piespiedu atsevināšanu. Neatkarīgi no tā, ka cilvēks nav piekrīt vai ne. Kas ir jāatcerās, ka Saeimā nenotiek diskusijas par to, cik ir samaksāts. Saeimā diskutē tikai par to, vai šīs īpašums ir vai nav vajadzīgs dzelzceļa vai ceļa vai kādas citas infrastruktūras izbūvē. Šādi gadījumā dzelzceļa. Citās valstīs to dara krietni zemākā līmenī, jo valsts zemes dienests, pašvaldība vietējā, vai ministru par valdību, piemēram, kā Lietuva. Tā kā atšķirība ir, mums šajā ziņā šī sistēma ir krietni augstākā līmenī, no tā, ka vietējā pašvaldība ir parakstīts dokumenti, ja jūs zaudēsiet īpašumus. Šeit ir vajadzīgs Saeima un likums. Svarīgākais atsevināšana nenotiek bez maksas, protams, un atsevināšana no sākuma mums tiek samaksāt atlīdzība un tikai tad pāriet īpašumtiesības. Vienu brīdi Latvijā bija īsu brīdi sistēma, kad bija otrādāk, un sākuma pāriet īpašumtiesības, un tad tikai tiek samaksāt atlīdzība. Ne, tā nav, jums no sākuma nauda, un tikai pēc tam jums lūdz atbrīvot īpašumu. Kas ir tā atlīdzība, kas tiek maksāta? Satversmes akta ar likumu saka, tā ir taisnīga atlīdzība, un tā nav atlīdzība, kuru kāds gribētu, vai teikt tā, mums valstī vairāk naudas nav, vairāk mums nevarēsim samaksāt. Šāds arguments arī nedrīkst tiek izmantots. Atnāk vērtētājs, pasaka, cik tas reāli maksā, tik valstī ir jāsamaksā. Protams, jūs varat teikt, tas vērtētājs varbūt nav tiesa objektīvs, te varētu tā vairāk iedzināties. Arī jums ir tiesības prasīt otru vērtētāju piesināšanu. Strīdus gadījumā nonākt arī vērtētāju asociācijā, kur tad arī tiek skatīts, vai kāds no vērtētājiem nav, tā teikt, salaiks to grīstē. Taisnība atlīdzība, kā es teiktu, tirgus vērtība un aizvietošanas vērtība. Un, protams, arī nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai gadījumā sakarā ar projektu Munecību jums tiek nodarīta kāda skāda izpostīts, dārs, dalot īpašumā daļā vai kā citādi kaut kas nojaukts. Tā ir tā lieta, kas mums tiek samaksāta. Svarīgi ir saprast, ka vērtējums, kas tiek dod, viņš netiek dots, kā jūs vislabāk varētu izmantot šo īpašumu, bet tiek skatīts to, kāda ir īpašuma faktiskā izmantošana. Tur ir svarīgi vērtētāji. Jūs ejat paši pie tāda vērtētāja, gribat pakonsultēties, kas arī jūs tiesības, tad vienmēr sakiet, kādiem nolūkiem šis vērtējums ir nepieciešams. Ja jūs sakiet sabiedrības īpašuma atsevināšanai sabiedrības vajadzībām, tad vērtētājs sapratīs, ka tiek izmantot nedaudz varbūt citādāk pieeja nekā tad, kad jūs gribētu pārdot, piemēram, tikai lai vienkārši pārdot vai lai pārdot īpašumus sabiedriskās vērtības. Tas vienmēr ir jāpasaka vērtētājiem, lai viņš zina, kādu padomu viņi prasa. Projekta sākumā bija diskusijas ar presē, vai lasīt, ka varbūt ar Baltika īstenošana vajadzīga arī īpaša kārtība, citādi kārtība nekā kuram ceļam vai dzelzceļam. Mūsu pētījuma atbildes skaidra, ka nē.
Bet visiem jāizstrās vienlīdzīgi, tā kā to dara šobrīd gan lielu autoceļu posmu būvniecībai, citu dzelzceļu posmu būvniecībai arī šeit izmantojam tā pati kārtība, kā likums ir noteikta, un speciāli vienam dzelzceļam to noteikti nevajadzētu mainīt. Ir bijuši Latvijā slikti piemēri, ka pirms kāda liela objekta būvniecības izmēra sistēma tieši pēc šī objekta, un tas beidzas, teiksim tā, juristiskā veidā daudz tiesvedībā, protams. Bet valsts ir nepārāk izvedīgi. Tas bija Nacionālās bibliotēkas gadījums, kad izmainīja sistēmu tieši pirms objekta būvniecības un beigās ar 2 gadu ciklu tiesās, vai atpūties atkal veco kārtu. Mēs šeit labāk neriskējam, lai sistēma mazliet smagnēja, piemēram, izskatīt katra īpašuma atcerināšanu piespēdu kādā saimā, tas nav pats ātrākais process, tas ir gāds process vien cilvēku, gan saimā, vien pašai valstī, bet tomēr tas ir standārts, kas garantē drošu rezultātu, kurš pārvaldības dalības. Īsumā par atcerināšanas kārtību, tātad no sākuma sākās par īpašumu apzināšanu, jau tagad jau veidojot IVN alternatīvas apmēram izskaidrs, kuras īpašums skars, bet tad, kad sākās atcerināšanas process, tas nenotiek tā, ka viena liela karta, lielā mērogā un kur apmēram, kuras skars bet ir ļoti detalizēta tehniskā izpēti, jau pavisam konkrētā mērogā tiek lauvēts, ka jūs durvīm aicināt, ka jūs runāties, tikties, apskatīt, kur jūs dzīvojat, ja māmas gadījumā māma atcerināšana nebūs tik aktuāla, bet apskatīt katru jūsu īpašumu, saprast, kas ir tas vērtīgais viņā, un individuāli darbs tātad īpašumu. Paralēli projektēšana, un tikai jau izstrādāt detalizētas projektu, tad jau faktiski skaidrs īpašums ir vajadzīgs, viņš ir jāatsaka. Un tad, pēc individuāla darba ar īpašumiem, tiek noteikts atlīdzības apmērs, ja jūs viņam piekrītat, tad jūs slēdzat līgumu ar attiecīgo institūciju, kas jums atnāk uzslēgt valsts pārstāvi šajā gadījumā, un šajā līgumā ir vienoties par to, kad, cik ātri atbrīvotas, kāda būs citi nosacījumi. Tas ir jūsu, kas apsēžas pie galva, rakstēt nosacījumus viens uz viens, lapot uz otrs, un beigās to par līgumus. Nav tā, ka valsts atrast gatavu līgumu, jūs nevarat tā nevajadzētu būt. Cilvēkiem iespēja diskutēt par svarīgākajiem punktiem šajā līgumā. Kā jūs secināt panākt labprātīgu vienošanās, jautājums nonāk saimā, saima pieņem individuālu likumu par īpašumu atcerināšanu. Jāsaka, tādu likumu laiku palaikam ir gadā pāris vismaz. Manā pieredzē arī strādājot arī šajā institūtā saimā, atceros, ka ir bijuši ļoti reti gadījumi, kad saima atteikusi atcerināt īpašumu, jo vienīgais gadījums, ko es tā labi atceros, ir, ka bija iespēja atrast citu alternatīvu. Tur bija jāstād uzņēmums, strādājuši galvos kaskārtas pārbūvē, bet bija iespēja atrast citu risinājumu, kā to izdarīt. Vismaz teorētiski, tāpēc deputāti vēl nepiekrīt. Tātad, ja pierādīt, ka jūsu īpašums nav vajadzīgs objektu būvniecībai, tas ir vienīgais kriterijs. Ja jums ir kaut kas samaksāts, saimnieks saka, ka tas nav pie mums. Bet kur par to vairs runāt, to es jums pastāstīšu tālāk, jo nevar būt tā, ka par atlīdzību nevar strīdēties. Noteikti nebāk. Kādreiz īpašuma tiesības pārēd tikai pēc atlīdzības samaksas un institūcija īpašums pārēd pilnīgi brīvs un apgrūtinājumi. Ja tur ir kāda hipotēka uzlikta vai kāds apgrūtinājums, valsts to pārņem brīvu, nepārņemot parādus vai citu veidu apgrūtinājumus, kas būtu uz īpašumu. Ir vēl viena iespēja, kas ir īpaši aktuāla lauksaimniecības zemē, ir īpaši lauku teritorijās, tā ir zemes konsolidācija. Tā ir atcerināšana alternatīva kārtība. Tā vienkāršot sakot, iedomājamies pie celts, taču nabās pusēs paliek vieniem un citiem īpašniekiem ar pāršķelti vai nepāršķelti īpašumu, ar kādiem neloģiskiem stūrīšiem, ja tā var teikt, kā tas nereti zemes reformas laikā, kur ir izveidojušies nepārāk varbūt saprātīgi iemērot zemi. Un šis ir process, kurš vēl nav palaists, ja tā var teikt, viņš stāsies spēkā tikai no 17. gadā ar valsts atbalstu vai finansējumu šim projektam. Protams, sanāk 10 īpašnieki, zemes dienestam saka, un mums zemes dienesti viņiem atkarībā, kur ir iniciatīva, kurā pusē, ka šeit nav loģiski īpašuma robežas, netaisa, ka tāda īpašuma piespēja atcerināšana, samēnāmies īpašumiem tādā veidā, lai robežas būtu loģiskas. Man īpašums ir tur, citam vai otrā pusē, valsts nedod kādu savu zemi, lai izveidojas loģiskas robežas. Zīmē var loģiski papētīt tālāk, un šīs prezentācijas būs pieejama, kā pēc tam pārkārtos ar skaitļiem to īpašumu robežas tādā veidā, ka visi paliek apmierināti. Tas ir kārtas piemērs, man ir konkrēti gadījumi. Es tikai tad, kad jums sākties diskusijas par īpašumu atcerināšanu, tad noteikti institūcijas pārstāvis arī varētu piedāvāt tādu lietu kā zemes konsultāciju. Nesakiet uzreiz nē, jo kādreiz jau nesaprast, ko tas nozīmē. Sakiet, parunāsim, pastāstiet cīkāk, jo šī arī ir iespēja, par kuru var jautāt.
Protams, ka tā neatiecās uz apgulētajām zemēm, kur principā jūsu māja nevar saprast, bet cita māja tā parasti nebūtu diezgan līdzekļīgi. Tas ir ļoti individuāli, bet par šo iespēju atcerieties un jautājiet, tur jāveic ļoti detalizēti izpēti, lai saprast, vai konkrētā gadījumā tas iespējams, kur īpašnieki ir ieinteresēti, kur nav, ir kāds alternatīvas zemes gabals klausē pašvaldībā piedāvāt. Bet šīs iespējas jautājiet, viņi varbūt negluži apdzīvotās vietās vairāk ārpus apdzīvotām vietām, bet ļoti noderīgi. Protams, svarīgākais jautājums ir par ko tad maksā un par ko nemaksā. Sāksim ar to, par ko maksā un tad arī par ko nemaksā. Kompensa īpašuma vērtība atbilstoši uzstāta izmantošana, par nosaka vērtētājs, kas teica, par to viņi apstrīdīja šo vērtējumu un taisīja papildu vērtējumu un arī asociācija vērtētāji var šo jautājumu papildus izvērtēt un teikt, vai pārnaudījis kāds nav trūkdības. Ir iespēja piedāvāt arī aizvietojušu zemes gabalu, piemēram, sakot, varbūt, ja jūs vēlaties, kas nav tā, bet gribat citu gabalu citu vietā, arī tāda iespēja ir, kā teikt, runājuma, un ja tas atkarīgs ar cilvēks, ko grib mainē valsts uzspiest, mums nedrīkst. Tas varētu būt aktuāli tīpaši lauksaimniekiem, kuriem kāds saimniecības pārsvarā ārpus apdzīvotām vietām, tas ir ļoti loģisks gadījums, ka saka, reiku valstī varbūt vēl neizmantot zemes gabals, ko tāpat iesēdē to ejiet tur, valsts tāda apkārt kāds zemes gabalu laika iedot jums vietā. Tāda iespēja arī par to arī var runāt, tā kā apspriežam jautājumu, var izvirzīt sarunās un institūcijas pārstāvēt, tad jums saka, ka jūsu īpašums varētu atsakināt. Valstī pienākums arī jūs neatstātākos vērtu, tad savā starpā jums ir naidīgi kaimiņi, kas nelaiž jūs pāri uz saviem īpašumiem, jums paliekat, jūs pievacīt. Valstī ir jāizplāno un jāizbūvē arī pievacīt ar jūsu īpašumiem, lai tā, ka viņš nepaliek līdz vientuļas savas. Ja gadījumā jūs ir kāds kaimiņš, ka iespītējis un saka, es sevi tūtu neļaušu nodibināt pāri savu īpašumu, tad valsts institūcija jūsu vārdā ir tiesības vērsties tiesā, lai nodibinātu servitūtu pār citu īpašumu. Tā zinām, servitūtas lieta, kas ir parasti tiek nodibināta bez maksas, ja nevar vienoties, tad tiesas spriedumu sliktākā gadījumā iestāvēt. Valstī pienākums samaksāt visas nodevas par to, ka notiek īpašuma tiesību maiņa. Principā jums procesam būtu jābūt bez maksas. Ja pašai gadās arī kaut ko izdot kādu naudu sakarā ar īpašuma tiesību atsekmēšanu, to rēķinu jūs var pieskatīt valstī, to tālāk sadarbīgi runājot. Bet pamatā vēlreiz būtu, ka visu arī samaksās valsts zemes grāmatas, notārus un viss pārējais. Kompensētie pārcelšanās izdevumi. Cilvēkiem jāpārcēl no vienas savas dzīves vietas, piemēram, uz citu, tad tie izdevumi tiek kompensēti. Kā arī, ja jūs esat sākuši būvniecību, piemēram, savās tevis īpašumā, nepabeigt jaunbūvēt, tā tiek kompensēta. Varbūt šis nav šmālīgs gadījums, bet ja gadījumā ietu pāri dzelzceļa trasi kādai dzīvojamā mājai, tad būtu jāļauj nost, tas būtu visvienīgā dzīvesvieta, bet valstī arī ir gata būtu jums jānodrošina līdzvērtīgas dzīvesvietas, ja jums pašiem nebūtu citas īpašumu, kurā varētu dzīvot. Un, ja tur būtu īrnieks, tad arī īrniekam saskaņā dzīvojam telpa ir, būtu jānodrošina līdzvērtīgi telpa, kurā tad viņš varētu dzīvēt īpašumu. Bet, kā es saku, šis nav šīs teritorijas gadījums, bet ja gadījumā kādiem citu pazīst, ar kuriem tā ir, kurš teikt, ka tādas garantijas likums parāds. Ja atcerē īpašumu daļu, tad tiek kompensēts vērtības samazinājums. Tas ir vienīgais gadījums, ko likums liešana parāds ar vispār īpašumu vērtības samazinājums jākompensē. Tātad, ja īpašumu pāršanas pusē, tā teikt, vai uz mazāku daļu pārējā, tātad zaudē vērtību, tāpēc, ka tur ir vai nav tā efektīvi izmantojumi, vai, piemēram, daži vien kaut kādu tiltu estekādes, autoceļu, dzelzceļa gadījumā jāstāsta, kā tā situācija, kā tā ietekme kaitīga varētu būt, vai nebūtu cik intensīva. Tad novērtēšu daļu samazināt un arī kompensē atlīdzības pārcināt. Ko nekompensē? Šis, protams, nav likumā neko tieši rakstīts. Tas ir atvacinās no tiesa prakses, analizējot, kā citās Eiropas valstīs bijuši līdzīgi gadījumi. Un tāda gadījuma ir bijis ļoti daudz. Viņš pat visus grūti atvērt, tāpēc tāda galvenās tēzes, kas ir katrai tēzē, un ļoti blakus ir konkrēts tiesas lietas. Traucēto skatu nekompensē. Jākarāk bija skaisti zaļojoši ainā, turpmāk ir ceļš kā dzelzceļš, kā cita transporta infrastruktūras būve, tas netiek kompensēts. Tāpēc ir pieķeršanas īpašums. Man šis īpašums teikļai 50 gadus. Šis sāpīgais jautājums. Daudzās valstīs tiek diskutēts. Man atcerās jautājums, kāpēc mums par to papīrus nemaksā. Pārstāvju, tomēr Eiropas praksa, ka to par šo pieķeršanos īpašumam atsevišķu atlīdzību nenosaka.
Ilgāku ceļu uz darbu, stāvēšanu sastāvjumus, ja tur jābrauc garāk vai pie tās dzelzceļa pārbrautuves kāds sastāvjums, tad tas netiek atsevišķi maksāts. Un benzīnu 4 līdz dzīves beigām neapmaksā. Īpaši liekam ir jāredz īpašumu vērtības izmaiņas. Tas vienīgais gadījums, ko es minēju, ka valsts kompensē īpašumu vērtības izmaiņas. Tas ir viens. Pārsvarā visos gadījumos, ja jūs 100 metrus no dzelzceļa, 50 metrus no dzelzceļa, un tāpēc īpašumu vērtības, piemēram, kristos, es saku, piemēram, tad nevar nozīmē kritīsies, tad to arī to īpašumu nekompensē. Jo tie ir divas grupas cilvēku, viņi saka, mums nevajag īpašumu augstu vērtību. Ja mēs varbūt labāk no krītās, būs mazāks nodoklis jāmaksā. Savukārt, cik saka, es gribētu pārdot šo īpašumu, tāpēc svarīgi vērtība ir lielāka. Te ir vienīgi, kas ir uz vienu pusi strādā, citiem uz otru pusi. Tad tas arī nevar saprast, kurā brīdī, tas ir izdevīgāk, jo dzirdēt abi vērtības blakus tā cilvēks, privilēģi vērtīgi būtu zemāk, un turpat blakus tā cilvēks un vērtīgi būtu tālāk. Jo, piemēram, autoceļu tīmūša kopnes būvniecību gadījumā vērtība īpašumiem tomā neskaitās, kā liktos mašīnas, bet tur bija tieši augļi. Es pašvaldībā lika domā par to, ka jādod nekustam īpašumu šo prasības. Nodokļu pieaugums, ja tāds punktu veidojas, viņš no valsts puses netiek kompensēts, bet vienmēr pašvaldība vērtē risinājumu nāk pret. Svarīga lieta par nelikumīgu būvniecību. Nelikumīga būvniecība netiek kompensēta. Tad, ja jūsu īpašumu kādu ir kāds nelikumīga būve, kas var tā arī būt, tad vajadzētu laiku sakāt ar papīrus, jo jūs paprasīsiet, ja kuriem nekustam īpašumu vērtētājiem, kā novērtēt nelikumīgu būvniecību, viņš jums tā sāks domāt, kā to adekvāti izdarīt, un skaistā summa noteikti nebūs liela. Ja būs teikt mazāk nekā jūs varētu domāt, gribēt, ka šī būtu būtu legalizēta. Tāpēc varbūt, ja tā situācija, tad labāk vietē pašvaldības un jau risinājumu laicīgi jautājumu. Kā notiek ar to, ja jums ir aizdevums, kuram ir hipotēka, kas ir uzlikta uz jūsu īpašumu? Kas notiek īpašumu atcelināšanas gadījumā? Ja īpašumu atcelina, un tur ir hipotēka visu, tad aizdevums, piemēram, hipotēka dzēšas, un valsts hipotēka un parādus nepārāk. Valsts kompensē tirgus vērtību. Tirgus vērtība ir ierāda hipotēkas vērtība, varbūt arī gan mazāk, gan lielāk. Ja viņi domāt lielāk, iznāk kā aizdevuma daļa, paliek vai nenosaka. Ko darīt tagad šāda situācija? Tas ir aktuāls jautājums, vai īpaši vairāk, kad ir ņemta 2008. un 2007. gada, kad īpašuma vērtība bija citas. Tādā gadījumā ir vairāk risinājumi. Viens no tiem, ko šobrīd ir Ceturtajā Saeimā atbalstīts pirmā lasījumā, bankās pirmkārt tiek iesaistīts jau sarunu procesā. Jūs neesat viens par viens ar banku, ja valsts iestāde stāv jūsu pusē, zinām, otrā lieta, bankām būs ierobežojumi atkāpties no aizdevuma līguma un pieprasīt atlikušo aizdevumu samaksu uzreiz. Ja jūs turpināt pildīt līgumu un maksājumus. Treškārt, labākais variants būtu, ja piemēram, zemes gabals ar jaunbūvi, kur vēl nav pabeigt, tur ir hipotēka visu, ka valstī būtu labākais iedot citu zemes gabalu kompensēt tās jaunbūves aizvietošanas vērtību. Un tad hipotēka pārcelt uz jaunu īpašumu un nekādu papildus izmaksu cilvēkiem tā nebūtu. Šis ir jautājums, kas viss sarežģītākais, un viņš ir jāizved sarunās ar banku un institūciju tad, kad šī atceļināšana notiek. Pārsvarā aktuāls tur, kur atceļina mājas. Un, kā saprot, līdzēji tā, kas mājas gadījumos nav tā, un citos gadījumos nav daudz tā situācija. Dzelzceļš var tiek pāri mājām un būtu jārisina šis hipotēkas jautājums. Protams, visticamāk, lai cik labi būtu un sarunas, lai kā nenoritētu, viņas nevienmēr beidzās ar vienošanos un, kad abas puses paspēj roku un šitās apmierināts, tāpēc jautājums bieži runāt tiesās un, protams, ka ir vispēc labāk stāstīt par to, kā ir tiesās, jo mēs jau tā komentā arī dzīvojam. Attiecībā uz tiesām jums ir divas iespējas. Viena ir reālāka, viena mazāk reāla. Mazāk reālā ir tā, kas ir Satversmes tiesa, tā kā likuma par iespēju kādā likuma atceļināšanu Saeimu. Tad vienīgā vieta, kur likuma rakstīt, ja jūs esat neapmērāt ar Saeimas lēmumu, ir Satversmes tiesa. Kā es teicu, tās valstīs to nekad tik augstā līmenī neizskata. Tātad tā ir priekšrocība, jo risku parlaments jūsu gadījumā grūtā, kur ir trūkums. Jo augstāk ir tiesa, Satversmes tiesa ir augstākā tiesas, jo grūtāk ir domājas cilvēki. Jo vairāk jāsāk pieņemt filtri, vairāk pamatojums jāraksta. Tiesa pieņem tikai dažus procentus, 7, 6, 8% lietu gadā no izņēmumiem.
Tad skaidrs, ka tu apstrīdēt pašu vajadzību pēc atsevišķināšanas būs ļoti grūti. Nav izslēdzams, bet būs grūti. Augstākai tiesai pēdējos gados tas nav izdevies apstrīdēt šādu. Pašam augstākai tiesai vēršoties Satversmes tiesā nav izdevies arī pēc ierosinājuma. Tas ir diezgan komplicēti. Lai es jums tagad teiktu, ka tur būs drošs ceļš. Ja kāds jurists saka, ka viņš ir gatavs par vienkārši apstrīdēt kaut ko Satversmes tiesā, es jums varu teikt, padomājiet rūpīgi, vai viņš stāsta taisnību un negribu, ka nav stāsta. Jo ar manu pieredzi vairāk kā 100 Satversmes tiesas lietu, kas vienam ratēm visam Latvijā. Tāpēc es uzreiz saku, ka šī tiesa nav domāta, lai viņā vienkārši tik iekšā ar savu pieteikumu. Tur var atcerīt tikai par to, vai jums īpašums ir vai nav vajadzīgs projekta būvniecībai. Kas ir diezgan grūts jautājums, un patiesībā valsts noteikti spējas panākt to, ka īpašums ir vajadzīgs. Tad kur ir reālākā iespēja, kur var izmantot, un varbūt arī kādreiz vajag izmantot, jo, kā es saku, valsts dažkārt tiesās ar informāciju, bet tikai tad, ja jums ir droši argumenti. Tas ir tad, ka atlīdzība mums šķiet pārāk maza. Summa, kuru piedāvāt samaksāt, ir pārāk maza. Tādā gadījumā jūs varat vēsties vispārējās jurisdikcijas tiesā, tas ir rajona tiesās, apgabalu tiesā, kas ir arī tuvāk. Šeit būtu tad, es tagad aizmirstu Alfrēnu Rīgas rajona tiesa, bet kurā gadījumā tā pēc vecās parauktām būtu Rīgas rajona tiesa. Kurā tad vēršos ar prasības pieteikumu par to, ka summa jābūt lielāka, jo to apliecināt. Tā ieguldījuma īpašumā, tāda veidā saimnieciskā darbība, tad loģiski vienkārši skaidri aprēķina man samaksāt par jo, un tad 1, 2, 3, 4. Un tad tiesa vērta ir vai nav. Šādas lietas Latvijā dažas ir bijušas, nav daudz, un pārsvarā arī tāpēc, ka valsts ir maksājusi ārkārtīgi mazu summu, un saistībā ar 90. gados vērtējumu atcerināšanā, kur atcerināja nevis pēc objektīvās tirgus vērtības, bet pēc labības deklarēta naudas 1940. gada cena. Tas ir aizgājis laiks, tāpēc jums tas neskars, tas ir vecās lietas. Tad vispārējā tiesa, kurā var vēsties par atlīdzību tāpā. Kas ir viss, saprotīt, ka jāskatā tiesa, jo neatver projektu. Projekts turpina notiek, neatkarīgi no tā, vai tiesa ir vai nav. Tad ieteikums ir komunicēt veiktāt risinājumus un tiesību vienmēr varbūt aizmaiņošas sākotnēji parastā nārmas un līdzības prasīšanas. Es vienmēr jāizvērtē, vai nav tā, ka beigās kā citi iedzīvojas lūpības tiesāties var prasīt, un varbūt nav tā perspektīva. Bet tieši tā īpašumu. Tas ir tad, kad jūsu īpašumu tieši pār dzelzceļš vai ceļš pēdējiem. Eiropas Savienība, Eiropā, principā, arī Savienības valstīs, tad tendence ir diezgan skaidra. Vispār ir diezgan daudz tiesu lietu par to, ka tiesām es biju pārsteigts, ka vispār ir daudz, patiesībā Eiropas cilvēktiesību tiesā. Un tiesas slēdziens principā ir tāds, ka pamatot ierobežojumi ir jāatcieš, izņemot to, ja tiek pārsniegti piesārņojumi. Ir vienkārši noteikumi, kā noteikti piesārņojumi, troksni, smaku, vibrācijas. Ja šie limiti tiek pārsniegti, tad tas subjekts, kas to piesārņojumu, tad apsaimniekam pēc konkrētā infrastruktūras objekta, viņiem ir tad pienākums atlīdzināt jums. Tātad, nevienmēr nav tā. Pirmkārt ir vērtēts iespējas tagad uzbūvēt trokšņu sienu, nomainīt logus, uzlabot fasādu mājas. Tad tiek skatīt cita risinājuma, kā tikai tā, ka tas viss nelīdz, un trokšņi projām traucē dzīvi, vai vibrācijas tad nākas maksāt atlīdzību par to, ka cilvēks pakļauts par tādu piesārņotības, kas pārsniedz normatīvos aktos atļauju. Esam piedāvājuši papildus risinājumu, ka tad, ja biežam kaut kāds īpašums siekat, viņš atrodas starp ceļu, dzelzceļu, ļoti tuvu dzelzceļam, un skaidrs, ka viņš tieši būvniecībā nav vajadzīgs. Un šobrīd likums tāds valstī atpirkt neļauj. Mēs piedāvājam, ka arī šādos gadījumos, ka viņiem pastāv būtiski ierobežojums, ja to sauc ar faktiskā atcerināšanu, ka būtības īpašuma tiesības jūžu un bezjēdzīgas. Vienīgais, ko tu var darīt, ir paslīdz piesārņojumu šajā īpašumā, tad valstī būtu tiesības attiecības. Arī formālā ceļā šobrīd valstī īsti šāda pilnvaru nav, vai tikai tos ratīt, kuri tieši saistīti ar būvniecību. Tas tagad dot plašāks iespējas nākt cilvēkiem un nevienmēr atrasties tajā pašā vietā, bet atvērt šo īpašumu. Un, protams, ja kaut kas tiek jūsu īpašumā sabojāts dzelzceļa ceļa būvniecības laikā, neatkarīgi tos īpašumu atrodas, protams, par to ir jāsamaksā.
Svarīgi saprast, ka īpašumi attiecībā uz netiešu starptajiem ir divas grupas. Viena grupa, kas ir aizsargosmā iepriekšošie, gan ārpus aizsargosmā esošie. Tie, kur ir aizsargosmā, tas ir pavisam tūlīt, 10-15-35 metri no dzelzceļa, tad viņam arī būs papildus tiesiskais režīms, kā viņam ar savu īpašumu turpmāk rīkoties, to, kur ir būvēts, tad būs vajadzīga dzelzceļa apsaimniekotāja atļauja. Tie, kuri ir tālāk, tie būs darīt kā viņam, kas ir privāts, atbilstoši teritorijas plānojumam, protams, kā pašvaldība būs noteikusi. Bet, ja tur, kā es teicu, ir pārāk skarta ieradība, arī ārpus aizsargosies, tad arī to var pieteikt, kā lūk nomerīt rokas un to kompensēt vienā vai citā veidā, vai uzbūvēt sienu, nomerīt logus vai samaksāt naudu. Ja tehniskās izpētes laikā jau laikus tiks identificēti īpašumi, kuriem varētu būt šāda politiska iedarbība, un tad arī, ka viņiem nāks runāties izpētes laikā jau, bet, ja tas tāds nenotiek, tad jums arī pašiem tiesības sākuma prasīt novērtēt vai kārtīgu iedarbību. Tāda viena teica no tiesu prakses Latvijā, kura šobrīd dominē augstākā tiesa, ir vienā no lietām paturēts attiecībā uz ceļu trokšņu piesārņojumu, ka tāda lirisku atkāpē saprast uzreiz, kāda bija tiesas argumenti, jo varbūt kādreiz tiesas teicot kāds cilvēcisks argumentus, mazāk juridiskus kalambūrus un tāds, lai cilvēks būtu izolēts no citu cilvēku ietekmes citiem trokšņiem, būtu jādzīvo uz vienkārši salas tā nodzīvotām vietām, bet būtības tiesas tēze, ka cilvēkam nav tiesība paļauties, ka viņam blakus kaut ko neuzbūvēs. Un interesanti gadījums ir Eiropas cilvēktiesību tiesā, tāds 3 piemērus, kur valsts ir nākusi, kur valstī nācās kaut ko samaksāt cilvēku attiecībos trokšņiem. Pirmā lieta ir, ka ģimenes māja atradās 4 ceļu krustojumā, 15 metru attālumā no tilta, kur cilvēks nemitīgi faktiski atradās uz trokšņu piesārņojumiem. Un tiesa teica, jā, ka šajā daļā valsts likuma bija pienākums zemi atpirkt, samaksāt kompensāciju, nevis atstāt cilvēku dzīvot 4 valsts. Un otrā lieta, kas bija svarīgi pieminēt, ka māja atradās pie atgājas dzelzceļa līnijas 5 metru attālumā, un arī tur, protams, valstī bija jākompensē šī vērtīgā ietekme. Lai gan citās lietās, kur māja atradās piemēram pie dzelzceļa stācijas tūmā, tiesa neuzlika par pienākumu maksāt ir kompensācijas, pateica, ka būtu jānomaina logi, jākontrolē, lai dzelzceļa vilceni, kas pārvietojas nepārsniedz ātrumu, un tādēļ neredīt tik lielu skaitu. Tātad, pirmkārt, tiek skatīts ar valstī trokšņu mērīšanas sistēmu, tātad efektīvi uzīstenota, notiek vilceni ātrumu kontrole, viņš nepārsniedz ātrumu, tādēļ netrokšņu vaināk, un kaut kādā veidā uzlabot arī logi, fasādi. Ja tas viss nelīdz, tad mēs runā par mantisku atlīdzību. Noslēgumā vēl tas ir īsti tie priekšlikumi, kurus tādi galvenie, ko mēs esam ieteikuši. Pirmā lieta atlīdzība atsevišķi un jākat iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tik traki nav, ka visa atlīdzība par īpašumu atsevišķi ir tā, ka iedzīvotāju ienākumu nodokli. Mums valstī pateikt nodokli, mums uzlikt, bet ne tik ļoti. Ja jums īpašums piedarēs vairāk kā 5 gadus, tad, protams, ka nebūtu šobrīd jāmaksā ienākumu nodoklis par atlīdzību, ko valsts samaksā. Mūsu izskatā nav taisnība prasīt šo atlīdzību arī tad īpašums piedarēs mazāk kā 5 gadus. Tāpēc, ka jūs arī pārdodat ne jau tāpēc, vai jūs pašiem pat ir iedākums, vai kaut kā teiktu, nedod Dievs vēl pat spekulēt, jo pēc būtības, ja jūs valsts saka, šis īpašums būs vajadzīgs dzelzceļam, jums viņš ir jāpārdod. Brīvā, labprātīgi vai piespēju kārtā, tā nav jūsu izvēle. Tāpēc veidot šo kritēriju pēc laika, īpašumu piedarīgus cilvēks, ja nevar zināt, kurā brīdī viņa atnāks sakarā dzelzceļa atcelināšanu. 3. gadā, 4., 6. Tāpēc šis termiņš piespēju atcelināšanas gadījumā nav saprātīgs. Tāpēc mēs to noteikti piedāvāt atcelt. Teikt, ka neatliek, tad kurā gadījumā nav lūdzu, cik ilgi cilvēku šī īpašums piedāvāt. Plašāks instruments ir pilnvērts tikai aizvietot šo zemes gabalus, kas vairāk aktuāli lauku teritorijās, protams, ir tāda plašāka pieeja, kad dot piedāvājums lauksniekiem zemi, nevis dot naudu, jo viņiem tās dodas kaut kur jāgana un labāk jāpēd. Noteikti papildus kritērijas, ko ņem vērā kompensējot negūto peļņu un nomas līgumus. Godīgi darīt praksi tirgus novērtējums, lai nav tā, kas diemžēl tiek gadās, ka pēc atseviņāšanas daži tikuši uzņēmīgi cilvēki noslēdz aizdevumu līgumus par miljoniem, nomas līgumus uz 100 gadiem vai ļoti apaļām somu un domā, ka valsts to visu kompensēs. Arī šobrīd tāpēc ir rakstīts taisnīgs atlīdzības kritērijas, valsts uz šī kritērija pamatā nekad nepārmaksās.
Un vienmēr tiks veikt tirgus vērtējums un saprast, ka ja šis līgums izskatās pēc fiktīva un neatbilst godīgai darbību praksē, nav vērojama reāla, teiksim tā, naudas kustība, kas ir reāls biznes, šis trūkums netiks maksāt. Tā kā valsts ir diezgan pasargāta pret spekulācijām, mēs piedāvājam papildus instrumentus, lai norobežotu godīgos un tiem, kuriem gribētos ārāk iedzīvoties uz citu rēķinu. Svarīga lieta ir uzturlīguma gadījums, proti arī varbūt ļoti daudz cilvēku nenāk saskatīt uzturlīgumus atkarības, kāds īpaši gados atsāks cilvēks savu māju, tā teikt, kā tautā saka pāraksta, cik tam, kurš var nodrošināt uzturu līdz mūža galam. Un uz mājas pēc līguma arī jāuzvāk hipotēka par labu šiem vecākiem cilvēkiem gadījumā pārstāt maksāt, vai varētu māju atkrūt. Ja īpašums tiek atseviļināts šī māja, tad hipotēka tiek dzēsta un uzturu devējs, tas, kas solījis dot uzturu, pateikt tikai apjomu naudas. Un ja viņam pēkšņi vairāk negribās maksāt uzturošanu vecākiem cilvēkiem, tad vecākiem cilvēkiem būtu iespējas aizsargāties hipotēkas vai nav. Tāpēc mēs piedāvājam, ka daļu summu šai gadiem būtu jādeponē, lai viņi būtu kaut kāds garantījums. Ja gadījumā pēkšņi varētu uzturdošana kļūst neatkalāma. Un cilvēks var zadīt darīt. Strīdus gadījumā arī, kā es arī iepriekš teicu, servitūru ceļu noteikšanu, prasības celšanu tiesā, cilvēka vietā būtu tas, kas jādara institūcijai. Kā jau iepriekš minēju, tiesīgi atcerāt būtiski apgrūtināt īpašumu. Jo vienā no lietām tiesā, kur Latvijā tiek izskatīta, bija tā, ka cilvēki notiek citādi aizsargos uz īpašumu, un saskaņā likumiem sanāca tā, ka viņš ir nepiedarošu personu atstādā īpašumā. Un tad tiesa teica, ka šitā būtu nevajag valstī jākāršā īpašums, lai likums šobrīd to neparedz. Diemžēl. Un, protams, ka reglamentēt arī termiņus un minimāli izpēc līgumu, kas aplāk teritoriju rezervēšanas gadījumā, kur saka, šeit nākotnē jūs ceļš vai dzelzceļš vai kāds cits objekts, un jums, piemēram, jūs tagad ir nogādījis kādu laiku. Tāpēc nosaka, kas būtu maksimālai termiņi lietām, lai nebūtu īpašuma tiesības tiek pārāk, varbūt nedrošas paliek, kad maksā, kad nemaksā, pēc kāda kritērija maksā, tāda minimāls izpēc līmenis, lai nebūtu tā kāds pašvaldībā valsts izdomās šeit kaut ko varētu kaut kādu uzbūvēt. Nu, tad uzbīksim šeit ierobežumus kādu laiku, lai tāda situācija nebūtu, tad mēs piedāvājam sistēmu, kura likumā iestrādāt, lai valsts un pašvaldības būtu ierobežotākas līdz šīs perspektīvās teritorijas. Vienkārši brīdi, tur būtu jābūt kritērijiem, tā skaitā ir iespēja kaut ko atlīdzināt pie noteiktām situācijām, kas ir ļoti detalizēts stāsts. Un arī, ja izmantot zemes konsultāciju kā alternatīvu atseviļināšanas kārtību, kas būtu īpaši aktuāli lauku teritorijās. Un visbeidzot jāsaka, kā es iepriekš teicu, ka sistēma kopā mēs novērtējam kā pozitīvu, ir veikts daži uzlabojumi, tiem ir laiks. Pēc īpaši atseviļināšana nesākās rītiem parītiem atgrožot, kā man tiek tehniskā izpēta, tikmēr jau, es domāju, šī sistēmā daži uzlabojumi, par kuriem šodien minēju, tiks veikti. Un, protams, arī veikļiem nodarēsim tikai kā normatīvu aktu grozījumu amatojums, mums visiem patīk kaut ko likums regulēt, bet arī tādēļ, lai būtu arī receptes pašvaldībā, jums pašiem, varbūt nebūtu jāiet pie jurista, kurš pirmo reizi ieraudzīja šo problēmu, sāks meklēt, izraksīs mums labu stundu rēķinu, bet būs arī kāds veikļums, kurā var ielūkoties un palasīt. Mazāk tērēt naudas zinātniskā konsultācijā nākotnē. Paldies! Un esmu gatavs atbildēt uz papildinājumu. Jums ir jautājumi, kurus jūs negribat tūpus uzdot, tad ir kolēģi, kas arī kas atbildēsim pēc tā. Jā, paldies Edgaram. Un jautājumu daļu tad organizēsim. Es kolēģi Lēnai palūkšu mikrofonu jums padot, kuram ir jautājums droši. Zālē ir kāds jautājums? Labrīt, jautājums sekojoši. Kas būs atbildētājs? Ja mēs iesim uz tiesu Latvijas valsts, satiksmes ministrija, akcijas sabiedrība Rail Baltica, kas tad būs atbildētājs, ja mēs nevaram cenu vienoties? Atbildētājs būs institūcija šā gadījumā, tā būs satiksmes ministrija, jo viņi būs tā, kas piedalās pārāk par tīpašumus. Kas notiek tādā situācijā ar valsts nodevu? Prasītājiem būs jāmaksā valsts nodevas 30 gadījumā vai būs? Viņi pāršķināt cilvēks likuma 40 pāns, ja naldās tad ir jāmaksā. Nu tad varbūt paredzam arī uz grozīt likumu, kad šādos gadījumos prasītājs var nemaksāt nodevu. Nevis tikai lūgt, bet viņš varētu nemaksāt. Tā,
Tas pārsvarams jautājums, bet tas, kas ir svarīgi, ko parasti tieslietu ministrs jautājumu lietās saka, ja cilvēkam ir, teiksim, tā pietiekami liela rīlacība, viņš vēl ir miljonārs, kā bija pareiks akcionāriem, kuriem lūdzu atbrīvot viņa valsts nodokļu samaksas, un teica, ka jums varat samaksāt, ja cilvēkiem, kuriem nav līdzekļu, tos tiesa atbrīvot. Šis mehānisms ir diezgan elastīgs, lai saprastu, ka tiem, kuriem ir nauda, tiem var būt nepienākas atbrīvojums, tiem, kuriem nav, tiem loģiski vajadzētu. Tas ir parasts arguments šajā situācijā. Ja jūs runājāt, rādījāt šeit arī tāds, teiksim, īpašuma konsultācijas gadījums Jaunmārupē, tieši tajā vietā, kur ir paredzēts šobrīd iespējamais dzelzceļš, ir mazdārziņi. Ar mazdārziņiem saistās divi jautājumi. Pirmais moments pašvaldība ir ieguldījusi naudu, lai vēl veiktu lokālu plānojumu šajā teritorijā. Tātad vai tas pašvaldībai tiek kompensēts? Viens. Un otrs moments, tiem cilvēkiem, kuriem šie dārziņi tiks noņemti nost, vai viņiem tiks ierādīts dārziņš apmēram tādā pašā teritorijā no viņa dzīves vietas, un nevis, teiksim, zemes gabals mežā, bet jau iekopta teritorija. Mēs runājam par to līdzvērtīgo. Atbildē lokāla plānojums netiks pašvaldībai kompensēts. Pašvaldībai visticamāk daudzos gadījumos būs, ko finansējas valsts jauna lokāla plānojuma izstrāde, kur varētu būt nepieciešami papildu risinājumi atkarībā no konkrētās situācijas. Principā pats par sevi, ja kā mēs lokāla plānojumu kādreiz pieņemt izstrādāt, netiek kompensēti. Tas bija viens par mazdārziņiem. Ja es pieņemu, ka viņi visticamāk būs, ja ir tāda zeme īpašumā personām, es pieņemu, ka tā vajadzētu būt, tad ir divi risinājumi. Vai personām samaksā naudu, zemes vērtību, vai arī, ja personām saka, mēs vēl varētu gribētu citu zemi, nevis naudu, tad valsts meklē, satiksmes ministrijas personā meklē citas iespējas kopā ar pašvaldību, ja viņi atrod, kuru citu to dārziņu varētu pārcelt, to teritoriju var jau sagatavot tam, dārziņu tur būtu iespējams, ka nevar pārcelt fiziski visu viens pat vienu, bet tāda iespēja pastāv, ka jau iekopjo teritoriju līdzīgā līmenī, kāda bija iepriekšējā. Un cik tas, protams, ir iespējams, jo, mazdārziņu iekop vienā gadā vai vienā mēnesī, vienā laiku, bet kaut kādu sagatavošanu darbus tā nebūtu, kā es teicu, gluži mešs, tas gan būtu darāms, bet tas ir tikai tad, ja pirmkārt persona piekrīt, un nav jāpiekrīt, un katrs var izdarīt savu izvēli, viena ir iespējas naudu citām, varbūt arī citu dārziņu, un ja tādas zemes alternatīvas nav, tad šajā gadījumā tā tikai nav. Labrīt, Armāns Laukmans, ķienes. Gribēju jautāt tādu lietu, kad es sapratu no tā, ka 5 gadus apmēram tiks veikt izstrāde un visas pārējās darbības un projektēšanas. Tad, teiksim, kā tas saistās ar Mārupas pašvaldību būvvaldi. Ja ir izdomāts kaut kas darīt, tajā īpašumā, tad tie 5 gadi tagad ir kā jābremzē. Kad Mārupas būvvalde zinās tos visus noteikumus, ko viņi drīkst ļaut, ko nedrīkst ļaut, lai nebūtu pēc tam it kā zaudējumi. Šeit atbilde būs vairākās daļās. Pirmā daļa, ja attiecīgajā teritorijā plānojumā ir uzlikta rezervācija, nav rezervācija. Tad nākošais, kad vienā brīdī ministru kabinetā būtu jāatzīst Rail Baltica trasa par nacionālo interešu objektu, un ar ministru kabinetu noteikti būs varētu tikt noteikti kāda īpašuma tiesība ierobežojuma priekš, lai būvvalde zinātu. Tajā brīdī būs šīs MK noteikumi par konkrētās jau zemes vienību līmenī par ierobežojumiem. Un tikai tad būvvalde ir tiesība kaut ko atteikt, piemēram. Kad tas būs? Es to nevaru pateikt, jo ministrijas pārstāvji pateiks nedaudz vēlāk, bet tas būs tas mehānisms, ka tas, tam būtu drīz jābūt, jo tad, kad pabeidzībai, kamēr īvēni nav pabeigts, to noteikti nevar. Šobrīd dzīve apstājusies faktiski. Nē, tas ir nākošā daļa, kamēr nav, tad rezervācijas plānojumā nav, nacionālā objekta nav. Šobrīd ir plānojums tāds, kāds viņš ir. Būvvalde nav ierobežota, it kā ļaut, jā, bet tajā pašā laikā valsts nolems pēc 2-3 gadiem, jā? Tāpēc ir, būvvalde nav ierobežota, un šobrīd būvvaldē nav tiesiska pamata atteikt kādām būvēt tajā teritorijā, bet tas, kas būvvaldē būtu jāsaka, ka, ja tad, kad īvēni process vēl iet, ka, ir jāņem vērā, ka var būt tāda situācija, bet valsts par to, ka viņi saulēcīgi, pietiekuši laicīgi nav pateikusi, ka te būs trase un uzlikus ierobežojums. Pats samaksās vairāk.
citu var pateikt. Bet Bolonē šobrīd nav tiesības cilvēkiem atteikt būvniecību, bet atteikt to, ka ir tāda lieta, kam jāpievērš uzmanība, gan vajadzētu. Tas galvenais jautājums ir par termiņu, kad noslēgsies events un kad ir iespējamais paredzētā darbības akcepta datums, tas varētu būt nākamā gada marts vēlākais. Un attiecīgi pēc tā tad notiek arī nacionāla interešu objekta formēšanas laiks, kas arī nav pārāk garš, domāju, nākamā gada pirmā pusē. Un jau ir gan paredzētā darbības akcepts, gan nacionāla interešu objekts visiem prasa. Arturs Stepins. Pirmkārt, es gribu pateikties advokātu kantorim par pirmo baudāmo priekšnesumu visu šo tikšanos reižu gadījumos. Tas ir pirmais. Otrais, es gribētu tomēr precizēt Armandu uzdoto jautājumu. Fluktuējot iespējām par to, kur atradīsies trasa, fluktuē viss faktiski mārums, jaunmārums īpašumu vērtību. Nav iespējams šobrīd plānot kādu īpašumu tirzniecību vai kaut ko veikt. Es vēlreiz vēlos, vai ja jūs neesat atbildīgs, tad ministrijas pārstāvjiem, kad veiks fluktuēt atrašanās vieta trasē, kad tā tiks fiksēta tā, lai neiespaidot vairs īpašumu vērtības no iespējamās šīs izmaiņas. Īmēr procedūras mēs ir tieši tās, lai izskatīt alternatīvas. Ja te zināt jau vienu ceļu, tad par ko tu būtu runāties. Tāpēc arī ir alternatīvas. Piekrīt, ka tas rada neskaidrības un viņas jāpapēc pēc iespējas ātrāk, kā ministrijas pārstāvja teica, tad martā tam būtu jābūt pabeigtām. Un valsts interešu objekta lēmumam būtu jābūt pirmā gada pusē. Un tad būtu jābūt skaidri, ka ies trasa, šeit ir ierobežojumi, šeit nav. Jo, šeit procesam ir jābeidzās saprātīgā termiņā, es domāju, ka cilvēki tā, ka viņi nesaprot, vai viņiem somu kravāti vai vēl somu izkravāti, kas ir jātur. Tad, kā ministrs pašai teica, gada pirmā puse, nākamā pirmā pusē, tad jābūt skaidrs. Jūs saņēmāt atbildību? Jā, paldies. Vai ir vēl kāds jautājums? Nu jā, jautājumi vairāk nav. Paldies, Edgaram. Paldies. Mēs varam pārliet pie nākamā punkta, tātad tālāk jau bija Branka, jums stāstīs tieši jau par ietekmes vidu novērtējumu rezultātu. Labrīt, un es turpināšu ar ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu rezultātu. Ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojums ir sagatavots atbilstoši vidas pārvaldzības valsts biroja izsniegtajai programmai un papildus lēmumam, ko birojas pieņēma pēc atkārtotas sākotnējās apspriešanas, kas bija papildus alternatīvā. Kā programma ir apjomīga, tad arī ziņojums ir sagatavots vairākās daļās, un pirmajā vispārīgajā daļā tad ir sniegts ieskats par paredzētās darbības pamatojumu, kāpēc šī darbība ir nepieciešama gan Latvijas, gan Baltijas, gan Eiropas mērogā. Tāpat ir alternatīvu izvēles procesa apraksts, sākot ar pavisam sākotnējiem variantiem, kā nonāca līdz tām alternatīvām, kam ir veikts ietekmes uz vidu novērtējums, un raksturot tādu katru no alternatīvām, kas ir pētīti šī procesā. Un ir
raksturo šie kompensācija mehānismi, bet noteikti šodien jūs guvāt daudz plašāku un skaidrāku ieskatu. Ziņojuma novērtējuma daļā ir raksturota pati paredzētā darbība, šī dzelzceļa līnija, tā saistība ar esošo dzelzceļa sistēmu, kā šīs abas sistēmas integrēsies, ar dzelzceļa sistēmām Eiropas mērogā, kā Rail Baltica dzelzceļš iekļausies kopējā Eiropas dzelzceļa sistēmā. Tāpat ir raksturota saistība ar citām plānotām darbībām, Mārupas novadā, tātad saistība ar plānoto lidostas projektu, lidostas attīstībai līdz 2020. gadam un ar apvedceļa rekonstrukcijas projektu. Ir raksturoti limitējošie un ierobežojošie faktori, tātad tie nosacījumi, kas ir jāizpilda pirms šīs darbības realizācijas atsevišķās trases vietās. Ir raksturots vidas stāvoklis tajās teritorijās, kuras šķērsos paredzētā darbība un paredzētās darbības tuvumā. Un ir novērtēta šīs darbības ietekme gan būvniecības, gan eksploatācijas laikā, skatot dažādus aspektus, kuriem mēs tūlīt pieskarsimies. Un ir sagatavot priekšlikumu pasākumiem, kas būtu veicami vispirms jau tehniskās projektēšanas laikā, jo tas ir posms, ka var paredzēt daudz tehniskus risinājumus, kas tālāk gan būvniecības laikā, gan eksploatācijas laikā samazina vai novērš ietekmi uz vidi. Un ir salīdzināts piedāvātās alternatīvas un ir sniegts ieteicamais, rekomendējamais trases novietojums Latvijas teritorijā. Šeit ir redzamas trases alternatīvas, trases novietojums no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai un ir ietekmes uz vidu novērtējumu mērķiem. Visi trasi ir sadalīti vairākos posmos, lai tos varētu salīdzināt savstarpēji un sniegt šo priekšlikumu, kuru tad alternatīvu izvēlēties. Visā trases garumā, sākot jau no Salacgrības līdz Valskai, arī Rīgas posmā, ir dažādi infrastruktūras objekti, kas nepieciešami gan šīs dzelzceļa līnijas eksploatācijai, gan arī nākotnē dod attīstības potenciālu, teiksim, apdzīšanas vietas, kas ir vairākas visas trases garumā, kuras nākotnē var veidot par stacijām un veidot reģionālo satiksmi. Tas gan neskar Mārupi, bet posmā no Stopļu novada no TEC 2 līdz Skultei šis projekts ir plānots kopā ar vienu no Latvijas elektrisko tīklu iecerētā Latvijas-Igaunijas starpsavienojumu alternatīvām. Tātad tiek skatīta iespēja Rail Baltica būvēt vienā koridorā ar 330 kV elektropārvades līniju. Un arī no Skultas līdz Salacgrībai, lai nodrošinātu dzelzceļa nepieciešamo elektrību, tad ir paredzēts 10 kV elektropārvades līnija, kas pildīs divas funkcijas, nodrošinās dzelzceļa nepieciešamo elektrību un Salacgrībai papildus pieslēgumu. Šeit ir redzams trases novietojums Mārupas novadā, sākot no lidostas, šeit Jaunmārupē ir sākotnējā zaļa alternatīva, tad gar A5 papildus izstrādāta alternatīva, ko apspriedām septembrī, un tālāk vispirms par pašas darbības, tātad kā izskatās dzelzceļa nodalījuma josla. Mārupas novadā maksimālais platums ir 60 metri, ko veidot, tātad pati dzelzceļa uzbērums, novadgrāvji, ar to apkalpes ceļš, tālāk ir nožogojums un ir paredzēta iespēja, kā abās pusēs nožogojumā pēc nepieciešamības būvēt publisko ceļu, tātad lai nodrošinātu piebraukšanu īpašumiem. Ir tālāk ar ietekmi, tad sākot ar hidroloģiskiem apstākļiem, Mārupas novadā šī dzelzceļa līnija šķērso teritorijas, kas ir meliorētas, kur ir novadgrāvju sistēmas, lai pēc iespējas mazāk skārtu
šīs sistēmas dzelzceļš tiek paredzēts uzbērumā, atstājot pietiekamu vietu, kur vai nu pārcelt meliorācijas sistēmas, vai tās paliek zem dzelzceļa, tiek pārbūvētas būvniecības laikā, tad mēs saglabājam esošo un, kur nepieciešams, tā tiek pārbūvēta, lai nodrošinātu tās funkcionēšanu arī pēc tam, kad dzelzceļš ir uzbūvēts. Šī posmā Mārupas novadā dzelzceļa būvniecība nav saistīta ar gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, līdz ar to nav sagaidāms, ka mainīsies vai nu gruntsūdens līmeņa vai tā plūsmas virzieni. Tālāk par ietekmi uz gaisa kvalitāti. Šeit vērtējums ir sadalīts divās daļās – būvniecības laikā un eksploatācijas laikā. Vispirms par būvniecības laiku, tātad pētot un skatoties līdzīgu objektu būvniecības tehnoloģijas, ir pieņemts, ka tiks būvēta trasa nevis visu uzreiz, bet pa 10 km gariem posmiem, kur katram posmam būs savs tehnoloģiskais laukums, kur atradīsies gan tehnika, kur tiks nokrauti krautnes noraktajiem materiālam, atvastajiem materiāliem, kas tiks izmantoti dzelzceļa būvniecībai. Un šādi pieņēmuma pamata tika arī modelēta ietekme uz gaisa kvalitāti būvniecības laikā. Tātad no šīm zemes no šķēmu smilts pārvietošanas var veidoties putekļu emisijas, bet daļas PM10 un PM2,5, savukārt no traktora tehnikas iekšdedzes dzinēja radītās emisijas. Šeit kā piemērs jūs redzat slāpekļa dioksīda emisijas, ko rada iekšdedzes dzinēja traktora tehnika. Tātad ir izvēlēts trases posms, tātad būvniecības vieta ir šī te līnija, kur pārvietojas arī tehnika. Šī slāpekļa dioksīda stundas robeža lielums ir 200 mikrogramu kubikmetrā. Tad attālinoties no šīs darbības vietas, uz koncentrācijas jau ir krietni zemākas par robežu lielumu, līdz ar to nav sagaidām būtiski ietekmi. Šeit ir parādīts viens no iespējamiem tehnoloģiskiem laukumiem, tātad, kurā tiek novietoti varamie materiāli, kur arī tehnika atrodas tālāk ir dzelzceļa līnijas būvniecība. Daļīgi PM10 diennakts koncentrēt, diennakts robežu lielums ir 50 mikrogramu kubikmetrā. Arī šī gadījumā ir ietekme uz apkārtējām teritorijām, bet robežu lielumu netiek pārsniegti. Eksploatācijas laikā kopumā elektrificēts dzelzceļš netiek uzskatīts par gaisa piesārņojumu avotu, bet tā kā šis jautājums izskanēja vairākās sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs, eksperti skatījās un vērtēja arī šo posmu, kā elektrificētas dzelzceļa līnijas izmantošana ietekmē gaisa kvalitāti, jo rodas sliežu nodalums, riteņu nodalums ir teiksim, putekļu avots, kas arī tika vērtēts. Tad šeit emisijas ir vēl mazākas un putekļu emisijas nesasniedz novērtējumu zemāko slieksni. Šeit grafikā tas ir redzams labāk, kā samazinās putekļu koncentrācijas no avota. Tātad, ja šeit ir avots, tad attālinoties no avota šīs koncentrācijas samazinās un ietekme ir nebūtiska. Tālāk par vibrācijām. Vibrācijas Latvijā netiek normētas, mums nav robežu lielumu, pieļaujamās vērtības, kuras ir jāievēro. Līdz ar to, lai salīdzinātu un novērtētu, eksperti izmantoja Vācijā spēkā esošos normatīvus, kur vibrāciju novērtēšanai visas būvs tiek iedalītas 3 klasēs. Rūpnieciski objekti, dzīvojamā būve un jutīgas būves, teiksim, kultūra vēsturiskas būves vai būves, kurās atrodas iekārtas tehnika, kas ir jutīgas pret vibrāciju. Un arī vibrācija novērtēta gan būvniecības fāzē, gan eksploatācijas fāzē. Būvniecības fāzē, teiksim, ja
lielākais vibrācijas avots ir iespējams pāļu dzīšana, kas ir nepieciešama atsevišķās vietās. Bet, teiksim, mēs ņēmām kā pāļu dzīšanu, lai novērtētu iespējams sliktāko variantu, bet, kas ir plānoti pāļu orpušana, tad no pāļu dzīšanas šī ietekmes zona ir 12 metri no būdeņu veikšanas vietas. Eksploatācijas laikā tas ir atkarīgs no vilcienu veida un vilcienu kustības ātruma. Šeit tabulā jūs redzat, tātad Mārupe ir Rīgas posmā, kur ir šie vilcienu kustības ātrumi, ir mazāki kā pamattrasē, un kravas vilcienu posmā no lidostas līdz Baldonē, tad šīs ietekmes zonas, pat ja mēs skatāmies trešo kategoriju, kas ir jutīgas būves, ir līdz 5 metriem no malējā sliežu ceļa, kas iekļaujas dzelzceļa aizsargu joslā, tātad šī nodalība joslā, kur neatrodas ne būvas vairāk, ne citas ēkas. Tālāk par elektromagnētisko starojumu un magnētisko lauku šī ziņā līdzīgi kā vibrācijas gadījumā Latvijā nav normatīva. Nesen ir pieņemta ministra kabineta noteikumi, kas nosaka ierobežojumus darba vidē strādājošiem. Tāpēc arī šeit mēs izmantojām Eiropas Savienības rekomendāciju vadlīnijas, kur noteiktā references vērtība, kas nav bīstama cilvēku veselībā, ir 100 mikroteslas. Eksperti veic aprēķinu, ņemot vērā šo dzelzceļa uzbūvi, kontaktīgu izvietojumu, sazemējumu, šlogu atrašanos, kāda būs ietekme, kā šis starojums samazinās no avota. Tad 30 metru attālumā no šīs nodalījuma joslas as elektromagnētiskā starojuma vērtība sasniedz 1 mikroteslu, kas jau ir 1/100 daļa no references vērtības. Pirms sanāksmes kungs jautāja, ka ir Amerikas vadlīnijas, kad 0,24 mikroteslas ir tā, teiksim, vērtība, kur var sākt runāt par nebīstamību veselībai. Tad pirms sanāksmes paskatījos ziņojumā, tad 25 metru attālumā no nožogojuma mēs sasniedzam 0,24 mikroteslas. Tātad, kas arī vēl atrodas nodalījuma joslā, ja nodalījuma josla ir 60 metrus plata. Tālāk par troksni. Troksnim ir normatīvi, troksnis ir vērtēts būvniecības laikā un eksploatācijas laikā. Būvniecības periodā vērtējām atbilstību dienas rādītājiem, jo pieņemam, ka būvdarbi ir plānoti dienas laikā, tātad no 7 rītā līdz 7 vakarā, tas ir periods, kur attiec dienas rādītājs troksnim. Galvenie secinājumi ir, ka robežu lielumi netiks pārsniegti, bet, protams, šo būvdarbu vietā atsevišķās vietās ir iespējams traucējumi, ko radīs būvtehnika darba laikā. Savukārt eksploatācijas laikā šīs dzelzceļš kļūs par nozīmīgu trokšņa avotu, īpaši vietās, kur nav citu trokšņa avotu lauku apvidū, vai Mārupas novadā modelējot troksni ir ņemts vērā esošie trokšņa avoti, arī plānotie projekti, tad lidosta, autoceļš un ir vērtēts šī te Rail Baltica pienesums esoša trokšņa situācijā. Un novērtējuma rezultātā ir identificēts vietas, kurās ir jāplāno trokšņa samazināšanas pasākumi. Trokšņa samazināšanas pasākumi ziņojumā ir apskatīti gan pašā avotā, tātad, ko jau var darīt dzelzceļa pašā sistēmā, lai radītu pēc iespējas mazāku troksni. Tad ir uzskaitīti, tātad ir pašu ritošā sastāva aprīkošana, sliežu aprīkošana ar speciālu aprīkojumu, kas mazina trokšņa izplatību. Tāpat ir iespēja pasākumi starp trokšņa avotu un trokšņa uztvērēm. Ir novērtētas konvenciālās trokšņu sienas,
komerciālie pasākumi, ir iespējams arī, teiksim, šie trokšņu vaļņi, augstas virskārta, kas nav vairāk izmantojama atkārtot, tiek izmantota vaļņu izbūvēja kārta dzelzceļa līnija, kas darbojas arī kā trokšņu samazināšu pasākums. Tāpat ir meža stādījumi, kas arī nodrošina trokšņa samazināšanu. Un nākošā attēlā jūs redzat šos trokšņa līmeņus, ņemot, teiksim, zemāko robežu lielumu 45 decibelus, kas ir nakts robežu lielums Mastāvu Abulas teritorijām, tad šī te līnija parāda, kāda ir izplatības trokšņa izplatības attālumi, ja netiek plānoti trokšņa samazināšanas pasākumi. Un šeit ir parādīti vairāku barjeru veidi, tātad metru, 2, 3, 4 un 5 metrus augstas barjeras, kā šīs barjeras samazina trokšņa līmeni atkarībā no avota attāluma. Jo ar šiem prettrokšņa pasākumiem mēs varam nodrošināt, ka arī mājās, kas atrodas salīdzinoši tuvu dzelzceļam, tiek ievēroti trokšņa robežu lielumi. Par citu vēl ietekmi. Jā, pierīgs posms noteikti būs tas, kur būs vislielākie ierobežojumi apgrūtināti ir būvniecības laikā, satiksmes sastrēgumi, apbraukšanas iespējas. Tas ir neizbēgami. Tālāk, ja runājam par biotopiem, tad šeit ir redzama tātad zaļie laukumi ir aizsargājumie meža biotopi, kurus šķērso šī dzelzceļa līnija vēl Mārupas novadā. Ekspertu vērtējums, jā, šie biotopi tiks šķērsoti, tiks iznīcināti, bet kopumā Latvijas mērogā šī ietekme nav būtiska. Šeit Mārupas Olainas novadā paralēli autoceļam ir būtiski plēsēji migrācijas koridori un vai neizolētu populācijas, tad ekspertu piedāvājums ir vairākās vietās gar paralēli autoceļam būvē šīs te zvēru pārējas, vienīgi ar nosacījumu, kad šīs zvēru pārējas mēs varam būvēt tikai tad, kad arī ir rasti risinājumi autoceļam, lai mēs zvērus no pārvadot pāri dzelzceļam, neuzdzīt uz autoceļu un šo situāciju nepasliktinātu. Tā kā šis ir izcināms komplekss kopā ar autoceļu rekonstrukciju. Tik daudz par ietekmi, tālāk īsti atgādināšu par procedūru. Tātad ziemā un septembrī bija sākotnējās apspriešanas, pēc kurām birojas sagatavoja programmu. Šodien ir ziņojuma sabiedriskā apspriešana, pēc kuras šis ziņojums tiek pilnveidots un papildināts un iesniegts līdz pāraudzības valsts birojam, kas pieņems atzinumu par ziņojumu. Tālāk redzams ir pieņemts, paredzētās darbības ierosinātājs lūgs pašvaldībām pieņemt akceptu par paredzētu darbību un ar akceptu pieņemšanu noslēdz ietekmes uz vidu novērtējumu procesu. Te jums atgādināju, tātad apspriešana ilgst līdz 11. decembrim. Līdz tam laikam jūs varat sūtīt savus komentārus gan vidas pāraudzības valsts birojam, gan nodot pašvaldībai, kura tos savukārt nodos gan birojam, gan šī ziņojuma izstrādātājiem. Bet šodien pēc nākošās prezentācijas jums ir iespēja uzdot arī jautājumus klātienē un sniegt savus komentārus klātienē. Paldies! Paldies arī, un līdz sagatavosies un sāks savu prezentācijas darbu, pēc kuras tad sāksim jautājumus un diskusiju. Cienījamie klātsošie, mēs Zaunē pašlaik esam apmēram cilvēki 90%. Un šis patiesībā ir martā uzsāktās sarunas turpinājums, un, kas jums pastāstīšu šo rezultātu, mēs esam arī jau publicējuši. Tātad
rekomendēta alternatīva Mārgas novadā. Jo, ja šajā lielajā ainā situācija nav mainījusies, joprojām šī dzelzceļa līnija tā, kas savienojas mūsu ar Eiropu, tad 6 mēnešu laikā Mārgas novadā tieši pateicoties jūsu aktivitātei, pateicoties Mārgas sadarbībai ar Mārgas novada domu, Mārgas novada uzņēmējiem, mēs esam spējuši izveidot alternatīvu, viņu apspriest, un šķiet, ka izveidot variantu, kurš ir pieņemams kā kompromiss labākais visām pusēm. Jo vārdu kā Vētras ciems uzņēmumu vibrācijas savu māju apbūvi, A5 un citi ir ļoti populāri presē, martā, aprīlī, tālāk jau maijā, jūnijā, jūlijā konkrēts darbs, konkrēti risinājumi, kas tad rezultējās ar Mārgas novadā izveidoto alternatīvu C3, kuru septembrī apspriedām Jaunmārupē un saņēmām ļoti pozitīvas atsauksmes gan no iedzīvotājiem, gan esam saņēmuši Mārgas novada uzņēmēju biedrības vēstuli, kas turpinātais un darba ar C3, tur ir detaļās, tas ir kaut kāda veida kompromiss. Un pats būtiskākais, ja mēs esam vienā koridorā, Jaunmārgas uzvārdu risinājums, mēs skaram mazāk nākotnes ieceri un radam pamatu jaunām nākotnes ieceri. Lūk, tātad, ja vienīs rādīties arī standarta profils, dzelzceļš pats kā tās tātad tieši klāt aizņem tikai 15 metrus, tātad ar viņu saistītā infrastruktūra, gan iebraucamie ceļi, nožogojas. Kāds tad viņš izskatīsies? Un esam arī šo daudz vizualizācijas vienkārši noteikti jau esat redzējuši. Šāds izskatīsies tipisks dzelzceļš meža apvidū, šāds izskatīsies dzelzceļš uzmērumā, šādi izskatīsies pārvadu pār ceļām, tas ir jau pašvaldība vietējās iebraucamais ceļš. Un šis jau konkrēts modelis Jaunmārupē, tātad Jaunmārupas Mēnskils dzelzceļš papakšu, un otrā pusē ir tātad Jaunmārupa šajā pusē ir redzami. Un kā viņš varētu skatīties arī šeit, Mārupē, Jaunmārupē. Visa šī informācija pieejama arī mūsu mājaslapā www.baltika.info, kā arī tur ir citas vizualizācijas vai filmu, kurai tā ieskaršos. Un tātad skaidrs, ka atsevišķas detaļas tiek precizētas vēl tālāk turpināt mūsu darbu, tehnisko projektēšanu arī veicot. Šis tātad skats, teiksim, kāds varētu būt Mārupē, mēs viņam tā teritoriju, turpšas viņas, jau runāja Evija. Un šeit arī tas kādā veidā mēs atrodamies Latvijas autoceļa A5. Un laikam jau šis vienotais transporta koridors ir būtiskākais arī, teiksim, ieguvums un prasmā iespējas, ka mazāk īpašums, savrutmājas, un ietekmēt saimniecisko darbību. Un tie ir bijuši principi visas trases noteikšanā visā Latvijas teritorijā, šeit labajā pusē mūsu rekomendētais trases variants. Un jāuzsver tas, ka mūsu rekomendētais trases variants ir izveidots saskaņā ar vispārvaldības valsts periodu programmā noteikto. Pašvaldība, protams, pieņem lēmumu, vairs joprojām, tas ir Vētras ciems, tas ir C3. Pašvaldība pieņem lēmumu balstoties uz savu viedokli, balstoties uz īrējiem zinājumā teikto jūsu pausto viedokli. Bet tātad vēlreiz mēs rekomendējam, lai tiktu realizēts šī te alternatīva C3, kas ļoti eleganti sapulst vienā koridorā, atrisina Jaunmārupas Mēnskila jautājumu, šeit skarot aptuveni 10-12 mazdārziņu teritorijas, pieslēdzās tālāk lidostē. Lūk, kāds varētu būt nākamais process, ja runājām, ka tātad vēlreiz plānojam, kā 16. gada pavasarī pašvaldība pieņem lēmumu par vienu no trases variantiem paredzētās darbības akcepts, mums ir skaidrs zināms, ka tiek īpašnieki, un 17. gada sākumā sākas centrālās posmas, tātad īpašuma atsvanāšanas un projektēšanas darbi. Lūk, un manas īsās uzstāšanās noslēgumā parādīšu jums to ieskatu 2025. gadā.
Tad šī ir vizualizācija, kā izskatās Rīgas centrālais posms, ko tātad sākam. Šeit vilciens no obuslējā kustās, teiksim tā, visu kopumā. Rīgas posms, šī ir arī projekta pirmā kārta, kas tātad tiek projektēta, kurā tiek projekta arī zeņa atsevināšana. Pirmais posms no Rīgas līdz 3 centrālās stacijas līdz lidostai tika izbūvēts vēl līdz 22. gadam. Šādi izskatīsies Atsonas depo, kas izvietots pie bijušās, nesošās šajā posmā dzelzceļa līnijas, Krustpils iela, tātad vagonu parks, šeit šķērsojam dzelzceļa 2. līmenī, lai nonāktu dzelzceļa nodalījuma joslas kreisajā pusē. Visā Rīgas teritorijā esam izvietot 27 km garumā dzelzceļa nodalījuma joslā. Rīgas centrālo staciju plānots modernizēt un padarīt viņu par vienotu transporta mēslu. Jaunas dzelzceļa pils pār Daugavai augšticē, Torņakalnā tātad izvietot zem esošās dzelzceļa līnijas 2 km garumā. Redzat, teiksim, šīs posmas, kas neatstāja ietekmi uz ne īpašumiem, ne saimniecisko darbību. Rīgā vilciens iznāk atkal virzemē Ventspils ielā, pie Ventspils ielas rajonā, Zaslavas stacijas rajons un tālāk jau uz Zoltūru, atrodamies laika dzelzceļa nodalījuma joslā, faktiski neskatot Ankulu. Šāds izskats Zoltūrē, līdzīgi varētu izskatīties arī Mārvis novadā. Imanta Ulmaņa gāku šķērsojam Jūrbalas šosei lidostā, ienākam jau paaugstinājumā un vienots tātad lidostas plānotais jaunais termināls kopā ar dzelzceļa staciju. Tālāk cauri Mārvis novada teritorijai, teritoriju, ko tikko apspriedām. Šeit pieslēdzamies apveceļam, braucam grapveceļu, krustam risinājuma rādījums iepriekš. Šeit tātad Jelgavas ceļš un mēs saucam viņu Olainas pārvadu. Kāda izskatās šī konstrukcija un ir šķērstam tātad ceļu. Tālāk virzamies līdz autoceļam A5, šeit Ķekavas plānotais apveceļš kopā izbūvēts, teiksim, vienā koridorā, saskaņotas intereses un gan ar ceļu būvu, gan iedzīvotāju. Un tālāk jau Balmonas novadā atgriežamies uz vietas un notiek arī kravu kustība. Paldies jums visiem par sadarbību un tagad laiks jautājumiem. Paldies, Leo. Tātad es kā lūkšu savu kolēģi vienu no mikrofoniem, lai jūs varētu uzdot savus jautājumus. Pirms mēs sākam jautājumu darbu. Reģistrācijas lapu ir kaut kur pie jums. Jā, vai visi jau reģistrējušies? Jā, tad lieni vienā brīdī varbūt var paņemt. Kā jūs redzējāt, tad šodien šeit ir gan satiksmes ministrijas pārstāvi, gan plānotāji, gan tehniskiem risinājumu projektētāji arī dzen klāt. Un par ietekmes vides novērtējumu jautājumiem gan Evija, gan arī vairāk citu eksperti, kas ir piedalījušies ietekmes vides novērtējumu ziņojumu sagatavošanā. Tā kā došu jautājumu, mēs centīsimies atbildēt uz visdažādākiem jautājumiem. Lūdzu. Labdien, Artūrs Pastars, Jāmārkus iedzīvotājs. Un jautājums tieši par ietekmi uz vidi, ja? Un interesē elektromagniskā lauka mērījumi tieši no sakarā C3 trasi Jāmārka un attiecīgi kāds būs elektromagnetiskais lauks, kur radīs trase Mārka Saku skolā, Bērndārs un pamatskolā. Balstoties uz veselības inspekcija, uz veselības inspekcijas Latvijas valsts veselības ministrijas norādīto informāciju. Elektromagnetiskais lauks, kas ir augstāks par 0,4 mikroteslām, dubulto bērnu leikņumies sasniegšanu ar leikņu risku. Un vai ir pēdējais tieši cik kāds un kāds būs elektromagnetiskais lauks. Un ja tas pārsniegs, kas notiks tālāk? Ja bērni būs pakļauti, mūsu bērni būs pakļauti riskai, vai tiks skola pārbūvēta citu, vai ne, kas notiks tālāk. Kā jau es teicu, uzstājoties, tad 25 metru attālumā no dzelzceļa līnijas žoga šīs vērtība elektromagnētiskā starojuma lauka lielums sasniedz ir mazāks par 0,4 mikroteslām.
skola ir pārsimts metru attālumā no dzelzceļa līnijas, un Rail Baltica neradīs papildus apdraudējumu skolai. Un arī tad, teiksim, jums jāvērtē citi avoti, kas ir pašā skolā, jo ikviena elektroierīce rada šo starpojumu lauku, kas ir krietni lielāks par 0,4 mikroteslām. Paldies. Nākamais jautājums. Paldies, Jānis Rušnieks, Mārups Novads. Jautājums jums, Brands kundze, arī par to jūs sākumā minējāt, ka šīs te projekts notiek saskaņā ar lidostas attīstības plānu, vidas ieteikums, viss jau Mārups Novads domu vēl nav apstiprinājis šo te vietu. Kā jūs varat strādāt ar dokumentu, kurš vēl mums darīs spēkā? Mēs novērtējumu neveicām saskaņā ar lidostas projektu. Mēs savā novērtējumā ņēmām vērā lidostas plānotās aktivitātes. Šo aktivitāšu radītu ietekmi mums bija summā vieta. Saņēmāt, labi. Nākamais jautājums. Dien. Kuģis Igoroks, kamerātors, interesē, zināmi tehnoloģisko laukumu izbūves vietas, tās cēl, cik viņas būs Mārups Novadā. Tehnoloģisko laukumu vietas izvietojums būs zināms tikai tad, kad būs zināms būvnieks ar konkrētu kādu tehnoloģiju strādās, kur būvnieks vienosies par šo laukumu izvietošanu. Pēc skaita, cik viņas plānojās? Vietu trases kopējais garums ir apmēram 265 km. Mārupējas nevaram jums pateikt. Tas būs atkarīgs no būvniecības tehnoloģijas. Papildināšu, ka principā šādām objektām mums būvniecība tehnoloģiskie laukumi ir vajadzīgāk apmēram 10 km. Tā kā faktiski tik tālu tas iekritīs konkrētā Mārups teritorijā, tas ir pašu būvnieku tehnoloģiskais jautājums. Visticamāk, ka cik mums ir šī teritorija, trasposmas Mārupē vairāk kā 40 km, tā kā vismaz viens tās laukums visticamāk būs. Arnolds Laukons, Dienas, gribēju pajautāt par pievedceļiem privāti īpašumiem, kad viņi būs zinām. Kad tas, projekts vai kaut kāds skits vai... Pievedceļiem, tad vēl pienāsnīgs atsevišķi rādīs īpašniekiem, kad būs izvēlēts trases variants. Plānāk, ka tas ir margā, tad ja šī ir vasarā būs nebrīd, tas ir jau projektā konkrētais. Vēl kāds jautājums? Pa vienam. Pa vienam, labi. Tad ir jautājums, mēs atgriežamies atpakaļ tajā posmā, kad pašā sākumā jūs teicāt maldinošu informāciju. Mārups Novada doma nevienu brīdi nav apstiprinājuši šo C3 variantu. Mārups Novada doma ir izvirzījusi 3 variantus apspriešanai, un satiksmes ministrija patvaļīgi ir noteikusi tikai vienu variantu, kas šobrīd tiek atzīmēts ar C3. Sakiet lūdzu, kurā brīdī mēs varam sagaidīt ietekmes uz vidu novērtējumu tiem 2 variantiem, kuru līdz šim nav veikti. Tas ir pirmais jautājums. Ietekmes uz vidu novērtējums veikts tām alternatīvām, ko ierosinātājs satiksmes ministrija ir uzskatījis par liederīgām izvirzīt šim mērķim. Sakiet lūdzu, vai tādā gadījumā mēs nenonākam ļoti lielās pretrunās, jo gala lēmumu pieņem pašvaldība. Un ja pašvaldība ir izvirzījusi šādus 3 izvērtējumus variantus, un saņemtajā atbildē ir skaidri gaiši definēts, ka šie 2 varianti ir ekonomiski neizdevīgi valstī. Sakiet lūdzu, kurā brīdī es varu iepazīties ar šiem te ekonomiskajiem aprēķiniem, jo visu laiku projektu virzītāji man saka, ka šādi ekonomiski aprēķini, cik kas maksās, vēl nav zināms. Jo arī variants, kas iet gar apējot jau Mārupu vispār neskarot, jau viena no iebildēm bija, ka tas atrodas pārāk tuvu Natūra 2000 teritorijai.
atkal pamatoju, ka tur būs purus, vai ir veikta izpēte? Tātad pirms šos alternatīvas nodot ietekmes uz vidu novērtējumu jau tiek veikts sākotnējs novērtējums, lai saprastu ierobežojušos faktorus, kādi varētu būt, kas varētu ierobežot šo ieceres īstenošanu. Sākotnēji Baltika trasē bija krietni vairāk iespējamo alternatīvu, kas šo kritēriju izvērtējumu rezultātā varētu teikt atbira, jo neizpildīja kritērijus, un arī Jāmārības gadījumā ir izvērtētas šīs papildus alternatīvas, ko ierosināja pašvaldība. Jā, viena, kas apiet Jāmāru, šķērso Natūras teritoriju, un ekspertu vērtējums bija, ka šī nav vienīgā alternatīva, tā nav īstenojama. Tātad šis vērtējums ir veikts, un uz ietekmes uz vidi novērtējumu aiziet tās alternatīvas, kam ir, teiksim, gan ekonomisks pamats, gan vidas pamats, kur nav izslēdzoši kritēriji. Jūs atkal minējāt ekonomisku pamatu. Ir iespējams tos ciparus ieraudzīt beidzot? Tad varbūt izslēdzam šajā sarunu posmā vai skaidrošanas posmā, kam nav vai ir ekonomisks pamats. Šajā gadījumā, protams, mēs šodien runājam par ietekmes vidu novērtējumu procesu, un droši vien šie cilvēki nav tie, kuri var jums sniegt tālāk paskaidrojums, kas vēl satiksmes ministrijā, tā nav šīs dienas tēma, tika likt kādi ekonomiskie cifri vai tā tālāk, bet? Saprotiet, tie divi risinājumi, kuri šeit netiek skatīti, satiksmes ministrijā tika vērtēti, un mēs vērtējām nacionālā vadības grupā, ka viņi ir, praktiski, kā Evija teica, ar izslēdzošiem faktoriem, jo viens no tiem risinājumiem bija tāds, kas piedāvā tikai līdz lidostai iet, bet tas jau uzstādījums bija tāds, ka mums ir jāveic tieša satiksme Lietuvas virzienā, nevis iebraucot, izbraucot, un otrs piedāvātais risinājums bija praktiski iet perpendikulāri lidostai ar tuneli zem lidostas apakšā, un tas praktiski bija jau secināts, ka tas ir nerealizējams projekts. Es par papildinājumu, vēl kāds jautājums? Man jautājums. Saka, lūdzu, par kravas plūsmu šajā posmā Rīgas satiksme un Olaine. Kā būtīs kravas Rīga šo posmu būtīs un cik daudz, kā tas ir projektēts? Ja mēs pašlaik runājam, mēs arī vizualizācijā pamatā redzam pasažieru šo plūsmu, pasažieru satiksmi. Tas, par ko mēs runājam, šobrīd kravas tikai tās, kas varētu rasties lidostas teritorijā uz vai no, un tās kravas patiešām arī tiks vestas no Mārupes uz Dienvidiem, uz Salaspili vai kaut kur citur, bet ne uz Rīgas pusi, caur Rīgai, tā kā kravas nav paredzēts. Nākošais jautājums par Rīgas pašatiešu stacijas pārbūvi. Tā arī saistīta, ka tur tiks samazināta kravu apgrozījums ar Rīgas pastošo staciju. Šis projekts skar tikai pasažieru vērtības par kravām šajā izpētē nav nekas teikts un vērtēts. Vai izpētē ir vērtēts starp A5 un Baltijas dzelzceļa iespējamo ievietošanu dzelzceļa līniju, kas savinos Krievsavu? Arī tajā izpētē tas par to nav. Tehniski tas ir iespējams? Tehniski tas ir iespējams, tas jautājums joprojām ir tādā ilgtermiņa vīzijā šobrīd, un ņemot vērā to, ka vienīgais pamats diskusijai par šo ir bijis izpēte, kas ir veikta pirms vairākiem gadiem. Šajā izpētē tika definēti kritēriji, kuriem iestājoties būtu nepieciešams būvēt šo dzelzceļu. Tie kritēriji bija kravu apjomu palielinājums vai ārējā finansējuma
pieejamība un daudz citu kritēriju, kas šobrīd vēl neizpildās, un ar to mēs šobrīd vēl nevaram īsā termiņā diskutēt par 15-20 tablicēm. Tomēr visi šie jautājumi satiksmes ministrijas kompetencijā. Mēs tomēr varam diskutēt par sakojošiem jautājumiem. Tātad dzelzceļš, kas savienots Krievsalu, A5 Lēkmēstas josla un Rail Baltica ceļš, šis koridors principā ir no liels. Bet šobrīd arī tas risinājums, kas tiek piedāvāts, pieļauj iespēju nākotnē arī realizēt šo dzelzceļu. Ja kaut kad ilgtermiņā tiek pieņemts šāds lēmums. Šie tehniskie risinājumi neizslēdz nākotnes iespējas. Mani sauc Mārtiņš Bajārs, tas ir priekšprotokols. Man tad ir jautājums, kad lūdzu Jaunmāras kapus jūs šķērsosiet ar tuneli pa apakšu vai ar tiltu pa augšu, ja tas ies uz Krievsalu? Šobrīd mēs par to neko nevaram teikt, jo tā noteikti būs jauna izpēte. Tas būs jauns ietekmes uz vidi novērtējums, kurš ņems vērā visas iepriekšējos izpētes, kā arī šo ietekmes uz vidi novērtējumu. Tāpēc tā šobrīd ir principiāli ieceļi, nevis tehniskas pamatās. Tad varbūt par prezidentu par nākotnes šīm rīcībām. Tātad 16. gada sākumā pašvaldības visam savā tieksim par šo projektu, un lokāla plānojums tiek virzīts uz izstrādi kurā periodā. Uzreiz pēc tam, tiklīdz tiek saņemts paredzētais darbības akcepts, tā uzreiz nākamais solis ir lokāla plānojuma uzsākšana. Lokāla plānojuma rezultātā tiks jau precizēts šajā koridorā 40 metru koridorā konkrēti īpašumi. Priekšlikums viņu ietvert, varbūt tas nav arī šī ziņojuma kompetenti, bet tomēr tā fiziskā juridiskā persona, kurām būs pēc lokāla plānojuma paredzēts šis īpašums, apgrūtinās ar šo dzelzceļa trasi. Likumdošanā noteiktā kārtībā iekļaut nekustamā īpašuma nodokļa likumā, ka šī personām tiek noteikts nekustamā īpašuma nodokļa savā lietībā, ja tiek atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa. Jo nav zināms, kad valsts atsavinās šos īpašumus un īpašniekiem būs jāmaksā nekustamās īpašuma nodokļus par zemi, kuru viņi nespēs izmantot 2000. laika periodā. Tās lūgums vienkārši aizsargājiet šo zemes īpašniekus. Jā, paldies, mēs to pieņemam zināšanai un piefiksējam. Kāds jautājums vai komentārs? Ja šobrīd, jā. Runam Čīpa. Sakiet lūdzu par novērtējumu uz vidi. Jūs minējat, ka lielākās vibrācijas radīs pāri cīšanu, kas teorētiski nenotikšot būšot turpšanu. Cik man ir pieredze uz doto brīdi, viss dzelzceļš tiks ar vibroplietēm lietēts. Tur ir, cik es saprotu, lielas prasības, tātad jaudībā. Uz doto brīdi, kad tiek Mārupē rekonstruēti ceļi, izmanto nelielas vibroplietes, un vibrācijas ir 50-60 metru attālumā. Jūtams, ka gāzes vibrē mājā un stikla sekcijā. Tādā gadījumā, ja tur dzelzceļbūvējot, izmantos lielas jaunas vibroplietes, cik tā būs tas novērtējums, ietekmi būs? Tātad, lai novērtētu vibrācijas, eksperti šo te modeli, ar kuru aprēķināja, viņi kalibrēja veicot mērījumus. Mērījumi tika veikti gan pie esošā dzelzceļa, kas ir, teiksim, jau konservatīvi pieeja, un arī pie laukumiem, kur šobrīd tiek būvēti ceļi, tātad pieņemot, ka dzelzceļš, kas būvēts ar līdzīgu tehniku, līdzīgu tehnoloģiju. Šie mērījumi rezultāti parādīja, teiksim, deva iespēju kalibrēt modeli, un būvniecības gadījumā šis te vibrācijas dzēšas līdz līmenim, kas nav bīstams ēkām 10-12 metru attālumā no ūdeņu veikšanas vietas. Es varbūt papildināšu par tām lielām priecībām no vibroplietēm. Nav tik traki, ka mums tā dzelzceļa zemes klāta, un principā viņi atšķirās no tā, ka ir autoceļa zemes klāta. Un tas, ko mēs plānojam, un redzam, ka šī zemes klāta mums faktiski tiks būvēta ar tādu pašu tehnoloģiju, mums pašu vietīgi uzņēmumu ar tām pašām iekārtām, kas ir mūsu valstī, un tiks izmantotas.
Tā kā faktiski te nav nekas briesmīgs un nav nekas būtisks lielāks. Protams, mums ir drusku cits specifiskāks prasības, kāds ir jāsasniedz. Dzelzceļa zemes kārtība, bet principā mēs runājam par tādu pašu būvniecību. Ja zālē vairāk jautājumu nav, tad droši vien kādu brīdi vēl eksperti būs ārā arī pie kartēm, jo kādam paliek kāds individuāls jautājums vai kāda neskaidrība, ko var pie karšu materiāla vieglāk atrisināt. Es atgādinu, ka sabiedriskā apspriešana norisinās līdz 15. decembrim. Jūs varat sākt komentārus un priekšlikumus sūtīt uz vidas pārvaldības valsts biroju. Liels paldies par jūsu līdzdalību šī lietas lasā. Redzēšanu.